Šodien OptiBet hokeja līgas vienīgajā spēlē turnīra čempionu vienība, turnīra līderu vienība. Mogo RSU savā laukumā uzņems vienīgo komandu, kurai šajā sezonā izdevies apspēlēt čempions duels starp Mogo un Prizmu. To, kurš šo uzvārdu ir padarījis labi zinām, proti Gatim Spruktam, nav nekāda saistība ar Jānis Spruktu. Rikmērs Želubovskis šeit metiens un ripa ir vārtos jau pirmajā minūtē. Izdodas izvirzīties vadībā čempioniem, līderiem, mainiekiem. Elvis Želubovskis, 9. vārti viņam šajā sezonā. Iepriekšējos 4 gadus pavadīja viņš spēlējot koledžā. Koledža 2. līmenī, nevis vadošajā, bet šeit Gints Mēja skaidriskajā vairākumā 2-0. Izdodas izmantot skaidrisko vairākumu čempioniem. Gints Mēja tur vientuļš vārtu priekšā, un par šo te vientulību viņš arī soda Prizmas spēlētājus ar saviem 5. vārtiem sezonā. Norāvis viņam šeit piespēle arī pie ezīšu. Laukuma centrā, neitrālajā zonā, Bormans, kreisais flanks brīvs. Un šeit piespēlmēties un ripa ir vārtos. Izdodas viens vārds atspēlēt Prizmai. Precīzs mētiens Jānim Zemītim. Otrie vārti Zemītim šajā te sezonā, pavisam nesen viņš gan pievienojās Prizmai. Sotniekam izdodas apturēt Robertu Jekīmovu. Tur atļāva. Tiesnesis mazliet vairāk tur paspēkoties abiem diviem. Galu galā hokejs tomēr ir kontakts sporta veids. Jāprot arī mazliet pieturēt kaut kur pretinieku. Ciprus un Sprukts. Sprukts ir pārāks un šeit bīstams uzbrukums. Metiens Mērfijs glābi savu komandu. Zibenīgi. Pēc iemetiena aizskrēja uzbrukumā Bīriņš savāca ripu. Šeit gan neizdodas viņam to dabūt ārā no zonas, tur paliek bez nūjas, bet šā vai tā izdodas atdot precīzi piespēli Krūmam. 75 kg. Bīriņam 103. Šī te atšķirība svara kategorijās kā uz dēlnes šajā te epizodē. Uzbrucēja malā tiek pirmais pie ripas. Un dabūt to salīdzinoši vienkārši ārā no savas zonas. Un tagad moments, ripa ir vārtos. Rudolfs Maslovskis savā atgriešanās spēlē atzīmējis ar gūtiem vārtiem. 10 mačus izlaidis Maslovskis, viņam pirmie vārti šajā sezonā. Vairākums Prizmai bija tādi pusmomentiņi, neizmantoja un tagad atkal jārāpjas ārā no 2 vārtu bedres. Te tikko bedra varēja kļūt arī krietni seklāk. Emīls Ezītis vārtu priekšā, bet starp top 5 vecākajiem spēlētājiem OptiBet hokeja līgā ir Brahmanis, bet pats vecākais spēlētājs ir Krišjāns Vēliks. Ripa ir vārtos, bet vārtu gums netiek skaitīts. Tur uzreiz arī Ciprus apsīdis. Brahmanis arī dodas aprunāties ar vienu no mača arbitriem. Tur pavīd arī Reinis Lainieks. Izskatās, ka būs video skatīšanās, kino vakars. Un vārtu gums tomēr netiek skaitīts. Varbūt arī ne, jo šeit skaidriskajā mazākumā Mogo dodas uz priekšu Lainieks, bet neizdodas izdarīt tam metienu. Bergs uz zilās līnijas. Viņa metiens tiek nobloķēts, bet šeit ir bīstams pretuzbrukums. Metiens neizdodas trāpīt Zemītim. Kas par iespēju gūt arī savus otros. Cik zināms, tad bijuši piedāvājumi doties ne tikai uz tālākām ārzemēm, bet arī uz Lietuvu. Bet šeit to vārtu skaidriskajā vairākumā. Kārlis Ozoliņš tieši pieliek rezultatīvu punktu. Lieliski saspēles skaidriskajā vairākumā. 2 no 2. Mogo vairākuma realizācija nepieviļ un izdodas panākt 4-1 Kārlim Ozoliņam.
Pagaidām gan tas notiek tikai tukšgaitā. Šeit moments Mērfijam jāglābj savu komandu. Mēja uzbrukums Smailē. Te metiens un Rīpa ir vārtos. 5-1 Kārlis Ozoliņš. Gūst savus otros vārtus šajā periodā, šajā spēlē. 4. punkts Kārlim Ozoliņam. 2+2 un nocementēja savu uzvaru Mogo. Tas ir arī viss. Mogo RSU savā laukumā ar rezultātu 5-1 pārspēja Prizmu un izcīna savu 12. uzvaru pēc kārtas.